tā. Tātad šeit ir 3 dažādas. Viens ir oriģināls un 2 ir viltojumi. Raimunda kolekcijā ir pastmarkas, kas izdotas Latvijā pagājušā gadsimta 30. gadu sākumā saistībā ar lidotāja Nikolaja Pūliņa plānu ar nelielu lidmašīnu aizlidot no Rīgas līdz Gambijai. Lidojums beidzas neveiksmīgi. Pūliņš mērķi nesasniedz, taču izdotās pastmarkas kolekcionāri iekāroja uzreiz. Būtībā jau tajā pašā gadā, kad viņas tika izdotas, uzradās jau veikli atdarinātāji, kas līdzīgas pastmarkas noviltoja, lai varētu arī pelnīt šos 5 un 10 latus par sēriju. Lai atklātu dokumentu viltojumus, agrāk tika izmantota tikai cilvēku pieredze un palielināmais stikls vai mikroskops. Turpretī šīs ir pilnībā digitāls ierīces, paredzētas ātrai un precīzai dokumentu un naudas zīmju pārbaudīšanai. Un interesanti, ko ar tām varēs pateikt par šīm pastmarkām. Tas, ko es gribētu saprast, ka es viņiem nolieku 3 pastmarkas, un viņi pasaka, ar ko viņi katra atšķirās. Tā viena lieta, kur būtu jāsalīdzina krāsa, bet tā otra lieta ir tikai jāsalīdzina uzdrukas. Latvija, Āfrika un 1933, ieskaitot ar punktu. Tajā uzdrukā ir arī tāds simboliņš kā punkts. Viltojumos šis punkts vienkārši ir apaļš. Kaut gan īstenībā viņš nav apaļš. Varam redzēt, ka... Pilnīgi cita krāsa, ja? Nu, it kā jā. Melna atšķiras no melnas krāsas. Melna krāsa atšķiras no melnas krāsas, jā. Dokumentu pārbaudes iekārtas ir balstītas uz fizikas un, laikam, arī ķīmijas likumiem. Ja? Atbalstoši iekārtām mums pirmkārt ir optika, kā ir kamera ar dažādām lēcām. Tālāk ir dažādi gaismas avoti, gaismas filtri, kas padara, teiksim, mums iespējami arī papētīt, kā dokuments vai šajā gadījumā pastmarka uzvedas dažādos apgaismojumos. Jā, un atbilstoši zinot, kā vienas vai otras, teiksim, iespieedkrāsas reaģē uz šīm gaismām, jā, mēs varam saprast, vai viņas ir īstas, vai tomēr viņas viltotas. Nu, ir. Artefakti tādi. Jā. Te var redzēt, ka šī krāsa ir cita, un faktiski ir izmantota cita iespiedu plate. Tā viena noteikti nav īsta. Šīs ir unikālas, pasaulē pazīstamas un pieprasītas digitālās dokumentu pārbaudes iekārtas, kuras tiek izmantotas robežsardzē, policijā, drošības dienestos, bankās un citur. Iekārtas darbina īpašu programmatūru, kas ir pieslēgta datubāzai ar 10 000 dažādu dokumentu paraugu. Piemēram, dažādām valstīm ir dažādas pases un dažādi to aizsardzības elementi. Šis pasu lasītājs spēj noteikt, kādai valstī pase pieder un kādus elementus nepieciešams pārbaudīt. Regula ienāca šajā tirgū kā viens no 3 nopietniem spēlētājiem ar spēcīgu pieteikumu un jaunām inovācijām. Mēs nācām iekšā, mēs varējām parādīt kaut ko, piedāvāt kaut ko jaunu. Mēs bijām tie pirmie, kas sāka izmantot pusvadītāju diodes kā gaismas avotus. Ja? Mūsu konkurenti līdz tam brīdim izmantoja tikai lampas. Protams, pieredzējuši filatēlisti lielākoties spēja atpazīt viltojumu arī bez šādas sarežģītas tehnikas. Taču marku krājējiem nekur nav jāsteidzas. Ko nevar teikt par robežapsardzi un lidostām, kurās cilvēku plūsma aizvien palielinās un viltojums jāspēj atpazīt ātri un precīzi. Šis ātrums un precizitāte top tieši Daugavpilī.